Lai gan pirmdien kopā ar sodītajiem dalībniekiem no nodarbību apmeklēšanas atteicās arī pārējie, jauniešiem netika liekta iespēja visiem kopā noskatīties labdarības koncerta ierakstu. Pirms aizmigsim ar labu nakti, teiksim čokstus, tad gaidīsim līdz sapnītis mūs apciemos, jau aizmigušos. Pašam patīk skatīties pilnīgi. Jāatzīst šoreiz, jā. Bija liels gods kopā ar Raišu uzstāties. Viņa ļoti foršā. Un domāju, ka mēs visu izdarījām ok, ka viss kārtībā bija. Man ļoti patīk. Nevienu brīdi mēs tā mīlestības sajūta, jā. Vajag mīļi tā. Un nebija arī tā, ka kādu brīdi vēl garlaicīgi tu sen skaties. Tā vienkārši. Žūrijā baudi to priekšnesumu. Skaisti pasaka, un tā arī bija. Priekšnesumu vienkārši baudi, sēdi. Uzvarētāja Ivera dziesma patika visiem, savukārt tevī, kā vienmēr izturējās pret sevi ar krietnu kritikas devu. Viņš paņēma netīri. Es nezinu, man tā šķiet. Bišķiņ tad šķīvi dažās vietās. Vēl tā, īstumā tā ritīgi vēl nebija, tomēr nebijām sadziedājušies. Tik labi, cik gribētos, bet kopumā šķiet, ka bija ok. Man patīk. Nu, bija skaisti. Patīkami skatīties. Romantiski, vēl romantiski. Romantiski. Varētu būt labs Valentīna. Andris skaisti savu lomu nospēlē. Leita skaista. Marekam koncerta dziesmas skatīšanās atnesa veselu emociju gūzmu. Es varu pateikt, ka man pirmo reizi skatoties priekšsums arī bija Skudriņš. Bija baigs smuki, man patīk. Bija ļoti skaisti, bija ļoti emocionāli. Ļoti sirsnīgi. Jā. Man pašam likās, ka šis man bija pats labākais priekšnesums Ogres akadēmijas laikā. Es domāju, tā paša stāsta primāri jau tāpēc, ka tas pats stāsts jau pastāst visu, kas pašreiz notiek šeit Ogres akadēmijā. Protams, tur nebija tādi, stāsts droši vien nebija tā sacerēts, bet viņš lieliski atbilst tam, kas pašreiz notiek lielākajai daļai no mums šeit iekšā. Dziesmiņi par notikumu. Jā. Sanāca tāds nesmuks notikums, kur es domāju, ka mēs visi gribētu patīt atpakaļ. Bet man viņš likās emocionāli tāds es skatījos, man nemirkli nebija slikta sajūta. Esmu ārkārtīgi pateicīgs Vītola ģimenei, jo bez viņiem noteikti nekas tam līdzīgs nebūtu noticis. Un gribu vēl viņam ārkārtīgi atvainoties par to, jo viņi tagad ir sākuši, kā viņi teica, ka viņi varbūt arī tagad sāks paskatīties šo raidījumu. Ja viņi tagad ir sākuši skatīties, tad piedodiet par šito visu, kas notika pēc koncerta. Jo tas viss tik nežēlīgi nelīmēs kopā. Man personīgi ir baigais kauns. Jā, dziesmiņi par notikumu. Pašai mums šeit notiek tāds baigais notikums.